Baktērijas sāk ražot insulīnu. Inženierijas modelēšana. Gēnu inženierija ļauj cilvēkiem izmainīt vai papildināt organismu DNS. Šodien aplūkosim, kā veido rekombinētas baktērijas, kas ražo insulīnu. Baktērijās papildus galvenajai DNS atrodas nelieli DNS gredzeni – plazmīdas. Tās izmanto kā vektorus, lai ievietotu jaunu gēnu. Īpaši proteīni, ko sauc par restrikcijas enzīmiem, atpazīst noteiktas restrikcijas vietas un sagriež DNS, izveidojot tā sauktos lipīgos galus. Tāds pats enzīms izveido lipīgos galus insulīna gēnam. Plazmīdas un gēna gali ir sastarpēji komplementāri un tos savieno enzīms ligāze. Rezultātā rodas rekombinēta plazmīda, kas satur insulīna gēnu. Transgēnā baktērija izmanto jaunu gēnu un sāk ražot insulīnu. Daudzkāršojoties, baktērijas saražo lielu daudzumu šī vērtīga proteīna. Kā darbojas gēnu inženierija? Izmantojot vektorus, ievietotus gēnus. Baktērijas spēj ražot cilvēkiem nepieciešamās vielas, piemēram, insulīnu. Paldies par uzmanību!